Lēmumu dzīvokļu īpašnieki saskaņā ar dzīvokļu īpašumu likumu var pieņemt 3 veidos. Tā ir kopsapulce, aptauja un citādi savstarpēji vienojoties. Tātad, ja mēs paskatāmies uz kopsapulci, kā tad mēs viņu organizējam? Pirmkārt, sasaukt viņu var 1 vai vairāki dzīvokļu īpašnieki vai arī pārvaldnieks. Minimums 7 dienas iepriekš mēs izsludinām šo kopsapulci. Protams, var vienoties garāku termiņu, jo citreiz īpašnieks saka, mums vajag ātrāk plānot, ja? Un tiek izsūtīta darba kārtība. Jāsaka, pozitīvi vērtējams fakts ir tas, ka šobrīd dzīvokļa īpašnieks var savu balsojumu nodot arī pirms kopsapulces. Un tas ir, tiek arvien vairāk arī izmantots šajā praksē, ja, jo nevienmēr īpašnieki var tikt tieši tajā dienā, tieši tajā laikā, un tādēļ viņi nodod savu balsojumu. Bet, lai to izdarītu, tad pārvaldniekam vai kādam, kurš organizē sapulci, ir rūpīgi jāsagatavo šai kopsapulci. Tā skaitā jāsagatavo visi dokumenti. Kā tad ir ar aptaujām? Aptaujām ir noteikts minimālais termiņš, tās ir 14 dienas, jā, tātad minimums, ja nevar būt īsāka, bet ir noteikts arī maksimums, 180 dienas. Šie termiņi būtu jāņem vērā. Ar ko tad atšķiras no kopsapulces aptauja vēl? Tas ir rakstveida process. Tātad mēs katram īpašniekam nosūtam šo lēmuma projektu. Un citādi savstarpēji vienojoties, šeit nav atrunāta procedūra dzīvokļu īpašuma likumā, šeit viss ir dzīvokļu īpašnieku rokās, jo tas nozīmē, ka absolūti visiem īpašniekiem ir jāpieņem pozitīvs lēmums.